Garkaitētiņš. Vai esi kādreiz domājis, ka viena vienīga vēstule var mainīt dzīvi? Iedomājies, tu esi jauna bārene, kura pēkšņi saņem iespēju studēt koledžā, pateicoties noslēpumainam labdarim. Cilvēkam, kuru tu nekad neredzēsi, bet kuram būs jāraksta vēstule katru mēnesi, stāstot par savu dzīvi. Tā sākas Garkaitētiņš, viena no aizraujošākajām, iedvesmojošākajām un sirsnīgākajām klasiskās literatūras grāmatām. Mīļais labdari, es nezinu, kā tevi sauc, tāpēc izdomāju vārdu. Es tevi saukšu par Garkaitētiņu. Skaists vārds, vai ne? Ar šo teikumu Džīna Vepstere iekaroja miljoniem lasītāju sirdis. Garkaitētiņš ir vēstuļu romāns, kas izdots 1912. gadā. Stāsts, kas pilnībā veidots vēstuļu formā, apvieno humoru, aizrautību un cilvēcīgumu. Džīna Vepstere dzimusi 1876. gadā Ņujorkā. Viņa bija Marka Tvena radiniece un iespējams no viņa mantojusi ironijas un novērojumu asumu. Kopš jaunības viņa iestājās par sieviešu tiesībām un vienlīdzīgu izglītību. Viņa studēja vasaras koledžā, vienā no pirmajām sieviešu augstskolām ASV, un tieši tur sāka sapņot par taisnīgāku un brīvāku pasauli. Grāmatas galvenā varone, Džerūša Džūdija Ebota, ir bārene, kura kādu dienu saņem vēstuli. Noslēpumains labdaris nolēma apmaksāt viņas studijas koledžā ar vienu nosacījumu. Viņai katru mēnesi jāraksta vēstule par saviem panākumiem, pat ja viņš nekad neatbildēs. Tā mēs iepazīstam viņas stāstu, sapņus, šaubas un skatījumu uz dzīvi. Rakstot vēstules, Džūdija top par neatkarīgu, gudru un pašpārliecinātu sievieti. Neticami, ko bibliotēka var nodarīt bārenei bez pagātnes. Katras grāmatas vāks ir kā jauna dzīve. Siltuma un humora caurvīts, Garkaitētiņš ir pārsteidzoši moderna grāmata. Džīna Vepstere rakstīja ne tikai par mīlestību un izglītību, bet arī par sieviešu emancipāciju. Laikā, kad sievietēm nebija balss sabiedrībā, Džūdija Ebota drosmīgi domāja, rakstīja un uzdeva jautājumus. Autorei ir izdevies līdzsvarot maigumu ar sociālo kritiku. Džūdija gan sapņo un ir asprātīga, gan arī drosmīga cīnītāja. Daudz literatūras kritiķi uzskata šo romānu par vienu no pirmajiem feminismu darbiem jauniešu literatūrā. Man nevajag, lai mani kāds glābj. Izglītība man devusi spārnus, un tagad es māku lidot. Grāmata guva tūlītējus panākumus. Tā tika tulkota 10 valodu un pārdot miljoniem eksemplāru visā pasaulē. 1914. gadā, tikai 2 gadus pēc izdošanas, Garkaitētiņš tika iestudēts uz Brodvejas skatuves ar milzīgiem panākumiem. 1955. gadā Holivuda uzņēma muzikālu versiju ar Freda Astēra un Leslijas Karonas piedalīšanos, piešķirot stāstam mūziku, šarmu un romantiku. Džūdijas stāsts šķērso paaudzes un kultūras. Meitenes sirsnība, humors un zinātkāri padarījušas viņu par cerības simbolu. Diemžēl Džīna Vepstere nomira jauna, tikai 39 gadu vecumā, tūlīt pēc meitas piedzimšanas. Taču viņas literārais mantojums palika. Viņas pēdējais romāns, Mīļais ienaidnieks, bija Garkaitētiņa turpinājums, kur viņa turpināja pētīt cilvēku un sabiedrības pretrunas. Kas padara romānu Garkaitētiņš tik īpašu? Iespējams, tā spēja apvienot komēdiju un dziļas emocijas. Šīs vēstules liek mums smieties, domāt un beigās aizkustina līdz asarām. Tā ir atgādinājums, ka izglītība var mainīt likteni, pateicība nav pretrunā ar neatkarību un ka īsta mīlestība dzimst no cieņas un brīvības. Mīļais Garkaitētiņ, beidzot es tevi iepazinu. Tagad zinu, labestībai nav vajadzīga seja. Vai zināji, ka šī grāmata tulkot vairāk nekā 30 valodās un joprojām tiek lasīts skolās visā pasaulē? Tās vēstījums joprojām ir aktuāls. Ticēt sev, izmantot iespējas
un rakstīt pašam savu stāstu. Vai esi lasījis Garkai tētiņu? Vai esi kādreiz juties kā Džūdija, sapņojot mainīt savu likteni? Uzraksti mums un pastāst, ko tev nozīmē šis stāsts. Mums būs prieks to dzirdēt. Tagad audiogrāmata Garkai tētiņš ir pieejama latviešu valodā lieliskā Elīnas Kalniņas lasījumā, tikai platformā Audiolasītava. Ļaujies viņas siltajai, izteiksmīgajai balsī, kas piešķir dzīvību katrai Džūdijas vēstulei, aizvedot tevi augstskolas gaitiņos un jaunības sapņu pasaulē. Izbaudi šo audiogrāmatu, kā arī citas grāmatas un podcastu stāstu vietnē audiolasītava.lv vai iOS un Android lietotnēs. Audiolasītava – vieta, kur stāsti iegūst balsi.